tad es biju tajā zemākajā punktā, pat tad, kad man vēl nebija diagnozes, es jau biju man tā smagākā psiholoģiskā bedre, tā neziņa par to, kas vispār ar tevi notiek, un tev ir iekšējā tā sajūta, ka viss būs ļoti slikti, kad tu vairs neatgriezīsi savu iepriekšējo dzīvi, jo es gribēju vienkārši, lai pamosties no rīta, un mana dzīve ir kā agrāk iepriekš, bet ar katru dienu tu saproti, ka tā vairs nebūs, tas vairs nenotiks, un tas iedzen dziļākā un dziļākā tajā bedrē. Un vienīgā problēma, pati lielākā problēma ir tā, ka, ja cilvēkam ir kāda fiziska slimība, tad viņam skaidrs, ka no šīs fiziskās slimības, nu manā gadījumā tā bija no šīs fiziskās slimības, ir depresija. Nu, jo tu nezini, īpaši, ja tu vēl nezini, kāds būs atrisinājums tev pēc pusgada, vai tu vēl staigās vai nē, ja tu nezini, piemēram, protams, ja tur cilvēkam ir iesnas, viņam depresija nebūs, viņš zina, ka pēc 7 dienām viņš būs vesels. Bet, ja cilvēks nezina, tad viņam skaidrs, ka automātiski ir depresija. Bet, ja ir depresija, tad ķermeņa vibrācijas ir ļoti zemā līmenī, un ķermenis vibrē. Un, ja ķermenis vibrē, viņš nevar šo slimību izārstēt. Līdz ar to tas tā kā vāveres ritenis arī manā gadījumā. Tev ķermenis vibrē dēļ depresijas, tev ir slimība, un tu nevari, ja tu neatvesaļos savu prātu un vibrācijas nepacelsi, tad fiziskais ķermenis arī tu nevar cerēt uz ļoti lielu atvesaļošanos, un tad tādā griezies, un tāpēc man vajadzēja iemācīties kā savaldīt savu prātu, kā sadzirdēt savu sirdi, dvēseli. Nu, principā, tas process bija kaut kāds gada ietvaros, pakāpeniski, mana sieva to var apliecināt, kā tas pakāpeniski notika, kā es no pilnīgi smagas depresijas, kā es pakāpeniski gada laikā, nu, tas praktiski bija gada laikā, iespējams, pirmie tādi psiholoģiski rezultāti bija pēc kādiem 4-5 mēnešiem, kad es vēl atceros, mēs braucām mašīnā, sieva, nu, parasti uz laukiem braucām, tur man mierīgāk bija, jo es cilvēkos vispār negāju. Nu, varbūt kādam, kuram ir slimība, viņam tieši vajag to sabiedrībā. Manā gadījumā es biju pilnīgi noslēdzies no visas pasaules. Es vispār neko nelietoju, ne sociālos tīklus, ne ziņas lasīju. Es biju savā pasaulē, man bija savs mērķis, savs uzdevums un viss, un es tikai tam koncentrējos. Un tad mana sieva, viņa to redzēja, kā tas pakāpeniski notika, kad mēs braucām mašīnā pie mums laukiem. Sākumā mēs pilnīgā klusumā braucām. Tāpēc 3-4 mēnešiem braucam, es ieslēdzu Relax FM. Sieva tāda skatās manīm, kas notika, kāpēc tu pēkšņi ieslēdz, bet viņa saprot, ka kaut kas ir mainījies manā galvā. Kaut kādas jūtas man tā kā jau sāk parādīties, un tad pēc pāris mēnešiem es jau Eiropas hita radio izslēdzu, jau tur aktīvāku mūziku, un tad jau sāku pats kaut kā tusēt līdzi, bet tas viss neskatoties to, ka mans fiziskais ķermenis vēl nebija pilnībā vesels.